Esmu nokļuvis Dēls teātrī veidot mūziku, vadīt grupu. Izrādē Sapņu noveli. Notika tas saistībā ar, pirmām kārtām saistībā ar manu ļoti senu un daudz maz zināmu grupu Tesa, kas varbūt tādas nišas mūzika, smagāka, eksperimentālākā, bet formātā parasti ļoti iedarās teātros, kino. Tādās mākslas formās piedāvāja to darīt kā grupai, taču noradicējās tas līdz manim ar domu izveidot no Dēls teātra cilvēku resursiem smagās mūzikas grupu, kura tieši visi dara tieši tā, kā mēs darām, ārpus teātra, mēģinājumi, dziesmu rakstīšana. Salasījām sastāviņu. Es esmu vienkārši amazing pārsteigts, cik tas ir labi viss izdevies un cik viegli mums iet kopā. Tiešām varētu taisīt grupā ārpus teātra arī ar šiem cilvēkiem. Grupā mums ir Niklaus Kurpnieks, bungas, vokāls. Es, Mārtiņš Upinieks ar ģitāru un Andrius no video cilvēkiem. Mēs principā visas izrādes laikā spēlējam dzīvo mūziku, kas ir autora mūzika. Pārsvarā es viņu izdomāju, un tad mēs kopā apstrādājam izrādes vajadzībām, kā ir nepieciešams. Un, teiksim tā, maksimāli pietuvinot to tam, kāds ir varbūt mans pieejams mūzikai arī ārpus izrādes. Tā tēma kopumā ir priekš manis, man viņa šķiet tāda ārkārtīgi tumša un augsta. Kā lai saka, ka tur nav tas cilvēciskais siltums, varētu teikt. Un ar kaut kādu mērķi to panākt mūzikā. Un tas bija visādi meklējumi ar tehniski citādākām skaņkārtām, tad, teiksim, citi frekvenču diapazoni, skaņkārtas sākumi no citām frekvencēm, citādi intervālu garumu nepierasti, kas varbūt liek nojaust to, ka tas ir kaut kas, ko mēs ikdienā dzirdam apkārt. Bet tas ir mazliet ar nobīdi, teiksim tā, un viņš tev liekas šķiet svešs, tā kā es to vienmēr gribu, tas mērķis man bija asociēt to, tā kā tu skatītos uz sevi no malas. Un viens jau, protams, tas, ka tā dzīvā spēlēšana vienmēr, negribot, dod kaut kādu elementu, kurš ir mainīgs vienmēr. Arī tas, ka grupu dalībnieki ikdienā viņi nav mūziķi. Tas, protams, ka iedod savu tādu pilnīgi atsevišķu raksturu. Pie sajūtām, kuras mēs gribam radīt, mēs nonākam tikai domājot par to, kā mēs paši viņus varētu just un kas būtu tās metodas, kas mums viņus likt just. Ne pēc kādiem priekšrakstiem, teiksim tā. Neizbēgami es esmu zināms tādā mūzikas pasaulī ar visām grupām, kuras spēlēju, tas ir ļoti skaļi. Tas ir viens no tādām lietām, ko bieži vien piemin. Es nezinu, vai man tas pašam patīk vai nē, tas nav svarīgi, bet tas ir tāds moments, tā, teiksim, kaut kāda tā fiziskā skaņas klātbūtne. Es domāju, ka izrādē būs ar ļoti daudz drosmīgiem risinājumiem, kas ir likt varbūt sajusties, kā parasti varbūt teātris, bet šim nevajag sajusties. Arī, tīpaši dažādos risinājumos, kur ir salasīti ļoti spēcīgas personības kopā, kas katrai jau spētu, man šķiet, radīt kaut kādu unikālu sajūtu visā tajā.